Iedomājieties, IFA 2010 patērēta elektronikas izstāžu komplekss aizņem vairāk kā 12 futbola laukumus, un te bija iespējams aplūkot te visas elektronikas iekārtas, ko mājās vien varat iedomāties. Televizori, mājas video un audio iekārtas, MP3 atskaņotāji, mobilie telefoni, fotoaparāti, datortehnika un nu jau arī visas mājasaimniecības elektroiekārtas, sākot no leduskapiem un veļas mašīnām līdz pat tosteriem, mikseriem un kafijas automātiem. Staigājot pa milzīgajām izstādes halēm, varu teikt, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu tīri subjektīvi šķiet, ka šogad ražotāji sākuši likt lielāku uzsvaru tieši uz dizainu. Tehnoloģiskās inovācijas, protams, netiek aizmirstas, taču pamanāms dizains plūst pāri visam. Piemēram, USB zibatmiņas. Visvisādās krāsās, ap roku apliekams, ūdensdrošas un amizants man šita datu nesējs apvienojumā ar pudeļu attaisāmo. Arī mūzikas un radioaparāti tiek ražot visdažādākajās formās, sākot no ierastāka dizaina līdz pat aparātiem, kas izskatās pēc lidmašīnas, citplanētiešiem vai rozā cūciņas. Un, protams, ka joprojām modē ir mūzikas atskaņotāji, kas veidoti tādā kā retro stilā. Jauniešiem, kas šodien bieži vien no mūzikas nešķirs gandrīz vispār, tagad arī var mēreni pastilot ar oriģinālu dizainu un krāsojumu austiņām. Turpinot šo pašu aizsākto mūzikas iekārtējumu, nenoliedzami Apple izstrādātais iPod ir pasaulē populārākais MP3 atskaņotājs. Ja sastapu kādu aksesuāru ražotāju, tad viņam noteikti bija vismaz vairāki plaukti ar krāsainiem maciņiem un ieciņiem tieši priekš iPod aparāta. Arī audiotehnikas ražotāji ražo visdažādākos mūzikas centrus, no kuriem ievērojama daļa ir apgādāta, protams, ar dockstaciju priekš iPod. Lūk, arī ļoti oriģināls izstrādājums. Viens šāds stabveida skaidruņas spēja pārliecinoši un pilnvērtīgi pieskandināt visu istabu un radīt telpisku skaņu. Un tā augšpusē, protams, atkal ir dockstacija priekš iPoda. Ja gadījumā jūsu mājās saglabājusies kolekcija ar vecajām platēm, lūk labs risinājums, lai platēs ieskaņoto mūziku ātri un vienkārši pārvērst ciparu formātā. Un, protams, atkal ir iespēja pie šī aparāta pieslēgt iPodu, lai tajā iedabūtu vecos Modern Talking gabalus. Visbeidzot, ja nu jau esat totāls iPod atkarībnieks, lūdzu, arī leduskaps ar durvīs iestrādāt dockstaciju un maziem stereo skaidrunīšiem priekš šī mūzikas spēlētāja. Nu re, tas īsumā par viegli muzikālajām tendencēm, taču interesanto lietu, ko jums pastāstīt, ir vēl tik daudz, ka pietiks arī nākamajam un aiznākamajam raidījumam. Varam jau pačukstēt, būs varan daudz stāstāmā par 3D tehnoloģijām, kas vienkārši vājprātīgā apmērā ir pārņēmušas teju visu izklaides tehniku ražotāju prātus.